Ikdienā lietotās piena pakas var piedzīvot otru mūžu, kļūstot par putnu barotavām pilsētās ziemojošajiem putniem, tādējādi veicinot atbildību pret dabu. Uzņēmuma Food Union zīmols Rasa sadarbībā ar Latvijas putnu fondu neierastā dabas zinību stundā Rīgas centra humanitārās vidusskolas skolēniem stāstīja, kā no produktu iepakojumiem, kuri citādi tiktu izsviesti, pagatavot barotavu mazajiem dziedātāju putniem. Mēs domājam par to, ko varētu darīt ar pakām, kā viņam radīt otru dzīvi. Un ir jau citas lietas, kā pakas izmanto, kā piemēram paku regatē, bet ziemā tagad īstais laiks ir domāt par putniem un par bērniem. Un tāpēc kopā ar bērniem taisīt putnu barotavus, jo, kā jau es teicu, šīs pakas labi der. Viņas nesamirks, tur var visu ziemu glabāt un pabarot putnu ziemā. Un kā jūs redzat, bērniem ļoti patīk, jo viņi paši savām rokām to izdara. Lai arī ornitologi norāda, ka pat augstās un sniegainās ziemās putni paši spēja atrast sev nepieciešamo barību, piebarošana palīdz vieglāk tikt pie barības, turklāt putnu barošana ir izveidojusies kā sava veida tradīcija Latvijā un citur pasaulē. Veicot putnu barošanu, ir jāpieturas pie vairākiem svarīgiem principiem. Galvenie priekšnoteikumi būtu tātad, ja reiz putns sāks barot, tad to turpināt līdz pat pavasarim, kad sniegs praktiski ir pazudis. Latvijas apstākļos tas būtu marta sākums. Un otrs zelta likums, lai katru dienu barotavā būtu atrodama barība. Un trešā lieta, nekādā gadījumā putniem nepiedāvāt sālītu vai ar garšvielām bagātinātu barību. Putnu barotavas pagatavošanai no Rasas piena produktu pakas nepieciešams apmēram 15 minūtes. Rīgas centra humanitārās vidusskolas skolēni dabas zinības stundā izgatavotās barotavas izvietoja skolas teritorijā, kur ziemas mēnešos viņi baros un novēros putnus. Es vairāk gribētos redzēt to lauka zirbuli, bet man arī ļoti, es gribu redzēt šo lielo zīlīti, jo parasti, un vēl zilzīlīti. Zīlītes un svilpjas. Es gribētu redzēt zvirbuļus un arī pārējos pilsētas putnus. Visus putnus, kuri var atlidot uz šejienu. Barotavu jāizskar koka vai krūma zarā, kur netiek klāt kaķi vai citi plēsīgi dzīvnieki. Vienlaikus barotavu jānovieto tā, lai pašam būtu ērti tai piekļūt un papildināt pārtikas krājumus. Latvijas apstākļos putnus ierasts barot ar nesālītu speķi, saulespuķu sēklām, auzu pārslām un āboliem. Barotava arī regulāri jātīra, jo ornitologi uzsver, ka putni mīl tīrību. Kad pienācis pavasaris, barotava obligāti jānoņem.